Labrīt! Šodien ir 3. aprīlis, un es sāku savu raidījumu Pateicība, mīlestība. Mūsu cilvēciskuma pieņemšana. Mūsu cilvēciskuma pieņemšana. Visbeidzot mēs redzējām, ka tai ir jābūt mūsu pašu, nevis citu cilvēku inventarizācijai. Man labāk patīk vārds pašanalīze. Tāpēc mēs atzinām savus pāridarījumus godīgi un sākām vēlēties uzdot šo jautājumu tieši. Uzdot šos jautājumus tieši. Un tā kā tagad ir 4. mēnesis, ir 4. solis. Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Nolēmām uzticēt mūsu gribu un mūsu dzīvi pasaules radītājam, kā mēs viņu sapratām, bija martā. Šodien ir mūsu cilvēciskuma pieņemšana. Visbeidzot mēs redzējām, ka tai jābūt mūsu pašu, nevis citu cilvēku pašanalīzei, inventarizācijai. Tāpēc mēs atzinām savus pāridarījumus godīgi un sākām vēlēties uzdot šos jautājumus tieši. Un 4. tradīcija, jo ir 4. mēnesis. Katrai grupai jābūt pilnīgi patstāvīgai, izņemot lietas, kuras skar citas grupas vai sadraudzību kopumā. Kāpēc alkoholiķis tik ļoti nevēlas uzņemties atbildību? Kāpēc? Tāpēc, ka manā gadījumā es piedzeršos un nevarēšu izpildīt kaut kādā asintiņa. Nevarēšu izpildīt. Un man tas sāka ļoti traucēt. Es vispār vairs nevienam neko nesolīju. Un sāka ļoti traucēt. Tagad jau ar nedzeršanu kaut ko apsolu un jau jādara ir. Bet jāpaskaita arī lūksna. Kāpēc alkoholiķis tik ļoti nevēlas uzņemties atbildību? Tāpēc, ka šajā mirklī es varu izvēlēties savu augstāko spēku. Es varu nolikt malā savus vecos un nepatiesos uzskatus par sevi un būt tas, kas es esmu, pasaules radītāja bērns. Es sev atgādinu, ka ticība pasaules radītājam kļūst par ticību, kas mājo manī, un ka mana atvesaļošanās sakņojas tajā, ka es esmu patiess pret sevi un savu pasaules radītāja kungu, pavēlnieku. Un mūsu cilvēciskuma pieņemšana. Visbeidzot mēs redzējām, ka tai jābūt mūsu pašu, nevis citu cilvēku inventarizācijai. Tāpēc mēs atzinām savus pāridarījumus godīgi un sākām izvēlēties uzdot šos jautājumus tieši. Pasaules radītāji, tagad es esmu gatavs, lai tu pieņem mani tādu, kāds es esmu, ar visu labo un slikto. Es lūdzu, lai tu tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu. Es atkārtošos, tagad man noņem ik katru mana rakstura trūkumu, kurš mani kavē būt noderīgam tev un mūsu biedriem. Dod man spēku, izlienot no šejienes tavu gribu izpildīt. Āmen. Un kāpēc alkoholiķis tik ļoti nevēlas uzņemties atbildību? Tūlīt mēs to uzzināsim. Es mēdzu dzert to netaisnību dēļ, ko man nodarīja citi cilvēki. Es dzēru. Man nebija ko darīt, es dzēru. Manas smadzenes mācēja pēkšņi izkārtot. Tagad viņas arī māca. Pēkšņi nav ko darīt, varētu dzert. Tad es dzēru. Kad man bija ļoti liela prieka, es dzēru. Kad bija bēdas, es dzēru. Un kad nezināju, ko darīt, es dzēru.
Es visu laiku dzēru, jo es nemācēju dzīvot skaidrā. Un vēlāk jau bija gribu dzeru, negribu arī dzeru. Tiklīdz atnācu uz sadraudzību, man ieteica paskatīties, kur man nebija taisnība, ko man vajadzēja darīt ar visiem šiem dažādajiem jautājumiem. Kad vienkārši pieņēmu to, ka es esmu tajos piedalījies, es spēju tos uzrakstīt uz papīra un ieraudzīt, kas tajos bija cilvēciskums. Es 4. soli esmu veicis, 4. solis skan. Veicām dziļu un bezbailīgu savu morālo inventarizāciju. Noteikti, ka tur vēl kaut kas jāraksta ir. Es agrāk domāju, ka tas ir saistībā ar naudām, bet nē. Manā gadījumā bija, īstenībā es sev pāri esmu nodarījis visvairāk, un man arī bija 10 gadu atpakaļ, varbūt 11, piedot sev. Un es visu laiku domāju, ko tas varētu nozīmēt. Man nav jābūt perfektam. Esmu pieļāvis kļūdas agrāk, un pieļaušu tās arī turpmāk. Es, esot godīgs par tām, spēju pieņemt tās un sevi. Un tos, no kuriem es atšķiros. No šī brīža atveseļošanās ir pavisam tuvu. Es jau nedzeru 1 gadu un 2 mēnešus, un šodien jau tā kā laika nav. Bet priecīgs, pateicība, mīlestība. Dievs, es esmu tavs, lai ar mani notiek tā, kā tu vēlies. Atbrīvo mani no patmīlības valgiem, lai es labāk varētu izpildīt tavu gribu. Noņem man slogu, lai šī uzvara būtu liecība par tavu spēku, par tavu mīlestību un par tavu ceļu dzīvē tiem, kuriem mēs gribēsim palīdzēt, lai es vienmēr varētu izpildīt tavu gribu. Āmen baznīcā. Un vēl vienu noskaitīšu lūgsmu, kura man ir vajadzīga. Šajā brīdī es lūdzu savu augstāko spēku novērst visus manus trūkumus, atbrīvojot mani no pagātnes nastas. Šajā brīdī es ielieku savu roku Dieva rokā, paļaujoties, ka tukšums, ko piedzīvoju, tiek piepildīts ar mana augstākā spēka beznosacījuma mīlestību pret mani un maniem līdzcilvēkiem. Un mūsu cilvēciskuma pieņemšana. Visbeidzot mēs redzējām, ka tajā jābūt mūsu pašu, nevis citu cilvēku inventarizācijai. Tāpēc mēs atzinām savus pāridarījumus godīgi un sākām vēlēties uzdot šos jautājumus tieši. Es atzīstu savu bezspēcību gan pār citiem, gan pret alkoholu, gan pret aizliegtajām sēnēm, gan pret resnumu, gan pret visu pārējo. Es atzīstu savu bezspēcību. Galvenais ir pār citiem, jo alkohols ir arī cits. Viņš ir ļoti ļauns, indīgs, viltīgs. Kāds tik tas alkohols tur nav. Un kāpēc alkoholiķis tik ļoti nevēlas uzņemties atbildību? Mans gadījums bija tāpēc, ka es neko nevaru apsolīt. Un kā jau tētis mācīja, ja tu kaut ko apsoli, tad izdari. Un otra lieta, nekad nevienam neko nesoli. Es mēdzu dzert. Varbūt arī to netaisnību dēļ, ko man nodarīja citi cilvēki. Man tā likās, varbūt nē, es nezinu. Tāpēc es esmu. Dievs, dod man dvēseles mieru. Un Dievs, es esmu tavs. Un raidījums kaut kā ir nofilmēts. Sveiciens Vitai, sveiciens visiem man no pirmā apļa. Slēptā reklāma DVD Laurencio.